Bam! Mēs esam garāžu rēģē! Un šitā ir mana mīļākā grupa. Godīgi. Nopietni, mīļākā? Jā, kurš nezina, tā ir Metallica. Leģendārā dziesma One, un kāpēc viņa mums fonā šodien skan? Cik sanāca? Atskaņa kāda. Dziesma One, kāpēc viņa skan? Tāpēc, ka viņa nav jauna, es nezinu, kāpēc viņa skan. Tāpēc, ka mēs šodien apskatīsim klasisko mūziku. Jā, konkrēti Wolfgangu Amadeus Mozartu. Jā, Mozartu. Kādā sakarā? Tāpēc, ka viņš ir uz končām daudzām. Jā, tāpēc viņš nav no končām. Un kādā sakarā? Tāpēc, kad mūsu Latvijas unikālie, kā viņi paši sevi prezentē, klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba izdevusi jaunu singlu, un viņiem būs jauni koncerti, kas saucās Mozartalika. Jā, tā kā Metallica un tā kā Mozarts. Un mēs šodien paklausīsimies viņu jauno dziesmu, kas saucās Figaro de One. Viņiem patīk tā vienmēr. Jā, viņiem patīk tā vienmēr salikt kopā. Nu, kurš nezin, kas ir Da Gamba? Es nevaru šitu. Ko? Vienīgo tādu lielo šitādu beidu grupu Latvijā. Jā. Labi. Nu, kurš nezin, kas ir Da Gamba? Tāds smējies. Jā, nu man žēl. Man Da Gamba patīk, ja visens, tāpēc, ka viņi taisa šitos mūziku. Jā, viņi, nu tā, pat ne īsti cover, jā, varētu teikt tā vienkāršā valodā covers, jā, bet viņi uztaisa pa jaunam, tā teikt. Nu, savā stiliņā, jā, savinoja klasisko ar kā klasiskais vecais teiciens, kad visu rock mūziku un visu mūziku Divriteni no jauna neizdomās. Jā. Bet viņi tur rīta nāko pateicis foršāku. Te teiksim tā, viņiem jau sen bija, ka viņi Rammsteini paņēma Ludviga van Rammsteini, jā, tur bija, un pēc tam Čaikovski viņi taisīja, ko tik viņi nav taisījuši, un viņi koncerti ir reāli iespējīgi. Paklausim. Labi, tas, jā, paklausimies Figaro de One, arī ir klips. Nu, kurš nezin, tas ir, jā. Kurš nezin, tā ir klasiskā mūzika? Čipa, kavēja! Čipa, jāskrien! Arī kā viņš to Figaro tēma paliek zem tā smagāka De One, jā. I cannot die! Darkness! Nē, tas tagad Figaro. Bet labi skan. Kaut kur steidzās baigi. Tas īsto mēģināja. Gan jau, jā. Kāds vājs viņam tad. Tur laikam, ka nesaliks visi džeki. Bočku. Šitā palika. Ok, skūtrīt. Stilīgs. Man jau patīk. Impersonate me, all I see. Ķipa soliņa vieta tagad. Jā, gribēju teikt huligāni un huligāne. Jau kādu laiciņiem ir dāma. Jā.
Nu, kur bišķi klapišoja, paši brauc ar mašīnu. Paši brauc ar mašīnu. Un viņi spēlē lielo kontrabasu. Wow! Blin, šitas soliņš uz čeli, jā? Šādu klasisko mūziku man patīk klausīt. Šādu patīk, jā? Uz Areīna viņi tā kā brauc. Viņam tā kā būs. Koncis, jā. Paši tas būsiņ dabūjis kaut kur. Ķipē un Džeki, lielās klavieres. Nu jau šitā pacelt jau visu. Varbūt viss nav tik smagas. 3 stīgas iekšā viss. Jā, 3 stīgas. Reklāmas klipiņš sanāk koncim. Jā, reklāmas klipiņš koncim. Pats stilīgi, reicīgi. Un tai mūzikai, es domāju, atbilstoši arī. Nu, klipiņš pats. Viņš tāds. Es teiktu, smagi labi. Jā. Nu, tā Gamba kā vienmēr tur līmeni, tur buru. Un tas, kā viņi spēlē, nu, viņi ir zvēri, protams. Visiem ir muzikāla izglītība un maģistri un doktoru. Vēl tur kas tik ne, viņi ir ļoti lieti tādi. Bet kruti, kad taisa smago mūziku, un beidzot viņi paņemši metāliku, Džeki! Jā! Mani interesē, kāds būs viss albums, jo viņi jau parasti, tā tikai viena dziesma, bet viņi parasti visu albumā mēģina atjaukt kaut kādas... Viss ir saistīts ar to visu, jā. Tad attiecīgi Mozarts, ko mēs varam sagaidīt, varbūt kaut kādu tur to rondo, varbūt. Tāds, jā. Nu, tur marš, noteikti. Kur tik vēl nenomāc. Es domāju, ka šis būs... Es noteikti iešu uz konci. Te būtu grūti izdomāt, ko viņi paņems no Metallikas un ko paņems no Mozarta. Jo tur abās pusēs ir tik daudz. Jā, tas būs ļoti interesanti. Un viņi, protams, arī končos neaizmirst arī par saviem iepriekšējiem labākajiem gabaliem. Nu, tur kaut ko, jā. Uzgrabina. Jā. Un končos viņi ir tiešām ļoti iespaidīgi. Tas ir tā, es teiktu, ka tas ir rock koncerts. Ka tas nav klasiskās mūzikas koncerts. Lai gan vienmēr viņš tā vienmēr forši tā piesaka. Jūs esat nonākuši uz klasiskās mūzikas koncerts. Un atvainojos. Humors viņiem ir labs. Jā, humors labs un atvainojos savi mūzikas skolotāju vai arī... Tieši tā. Kas mācīja viņam čeliņus. Tu no manis to negaidīji. Da Gamba, šitas labais. Gaidām. Jā. Un mēs esam garāža rēģē, tu vari mums piesakot, mūs abonēt un nospied arī lejā laiku, tas palīdz mums attīstīties un tā. Ja nav grūti, klik, tur 2 klikšķi. Klik. 2 klikšķi. Tiekās!